BMW 4. sērija F36. FEM modelis. Zaļais pastāstīs, kas mums ar viņu bija noticis, kāpēc man viņš stāv rokās. Ar to mašīnu bija tā, ka tur bija krietni palielināta strāvas noplūde 5 ampēri, 0,6. 0,5 ampēri, 0,6. Jā. Tad tur cīņa gāja vaļā ar to, lai atrastu to ēdāju. Tika raustīti tur visi drošinātāji pēc kārtas nost un vienot plusu vadi nost. Protams, ar kompi sākumā jau ņēmām, izmeklējamies kompis, nekādu virzienu, diemžēl, neiedod normāli. Un, ko es gribēju teikt? Ko mēs darījām? Mēs darījām to, ka pārsvarā vienmēr ir kāda problēma, kad no tā FEM moduļa ir komponents, kas ir pieslēgts klāt, vai tas ir keyless go, vai tas ir kaut kāda durvis slēdziena vai kaut kas vienalga. Ja? Ka tas parasti noēto strāvu, bet visu atvienojot nost, tik un tā tas strāvas noplūde mums palika. Ja? Un tas ir rets case, ka tieši šis te viss bloks ir tieši tas, kas ir pie vainas. Principā viss mašīnai strādā, viss notiek, bet viņš pats par sevi ēd nost strāvu. 2-3 dienas nepabrauks ar mašīnu, nepielaidīs, strāva būs apēsta. Tā, un ja jums ir kāds cietais rieksts, kas ir saistīts ar elektroniku, brauciet pie mums. Iespējams, visticamāk, mēs viņu neatrisināsim. Varbūt arī atrisināsim.